Čau! Parādīšu tev, kā taisīt albumus OneDrive. Tātad pirmkārt mums ir apakšā sadaļiņa fotos vai fails, ja? Divas izvēles, caur kurām mēs te menedžējam. Un tajā fotos sadaļā ir pilnīgi visas bildes, pilnīgi no visām mapītēm. Un šajā sadaļā tu vari taisīt augšā, redz, ir galerija un albums. Tie albumi ir tie virtuāli albumi, kuros es iesaku taisīt tikai izlases, konkrētas izlases, bet tas nav veids, kā sakārtot to visu arhīvu. Tāpēc, ka šeit tu neredzi tās īstās mapītes, visu arhīvu, kā mēs sakārtojam pa mapēm, tu redzi tikai no sadaļas fails. Un līdz ar to, ja tu gribi jau uzreiz kārtot pa folderīšiem, tad tu ej iekšā attēlos, un te ir visas tās mapītes, tev ir kamerā, fotoarhīvs un varbūt visas pārējās. Mēs ejam iekšā kamerā, atrodam īsto gadu, piemēram, 24. Un šeit automātiski ir jau visas bildītes, kas izņemtas ar telefona kameru, jau, piemēram, visas maija bildes sastājās šeit maijā. Un, ja tu viņas gribi likt pa notikumiem, tad var taisīt šeit sākumiņā augšā ir pluszīmīti un izveidot create folder jaunu mapīti, vai arī tu vienkārši no jebkuras vietas to mapi var uztaisīt no jebkuras vietas. Tu viņu šeit ar plusiņu. Tu vari ieiet vienkārši maijā un atlasīt, iezīmēt kaut kādas vairākas bildes. Un viņām augšā 3 punktiņi pateikt move, tu, attēli, kamera, 24. gads, un tad vai nu tu uztaisi new folder, apakšā ir zīmīte, vai arī, piemēram, ieejam šeit kaut kādā konkrētā mapītē. Tātad es spiežu cancel tagad. Un te mēs taisam mapju nosaukumus nevis kā bija iepriekšējos gados, piemēram, priekšā gads, mēnesis un diena, bet te es tev iesaku rakstīt tikai mēnesi un dienu, teiksim 0531, kā man ir. Tāpēc, ka automātiski tām mapītēm, kas šeit automātiski izveidojas, viņām priekšā ir tikai 01. Un tad nav jēga tur baigi tagad kārtot un visam pārsaukt. Tur vēl 2024 priekšā. Labāk izmantot to sistēmu, kāda viņa šeit ir jau automātiski. Ja? Un tās mapītes tu vari taisīt arī nevis no šejienes, tā cancelas nospiedīšu, izējam laukā no šejienes. Bildes uz šiem albumiem arī no fotos sadaļas, gan no failu, gan no fotos sadaļas. Arī šeit tu vari, piemēram, iezīmēt konkrētas bildes, un tad es viņām augšā 3 punktiņi, un nevis create albumu netaisam, bet move, un izvēlamies, kurā vietā kamerā 24. gadā un pārvietojam, ja? Un tad viņš būs reāli pārvietots pa folderīšiem. Un tos albumus mēs taisam tikai tad, attu albumu, create foto albumu vai attu albumu, tikai tad, ja tu gribi taisīt izlases. Piemēram, tu gribētu taisīt fotospēli, un tev ir jāsavāc no dažādiem gadiem bildītes kopā, tad tu no šiem dažādiem gadiem taisīsi albumiņu, un tajā albumiņā būs bildes no visurienes. Un pēc tam tu to albumu var izdzēst, bet bildes paliks pa folderīšiem, kādas viņas bija. Ja? Bet ja tu izdzēsi no foldera, tad tu izdzēsi pavisam, un tad viņš ir tā, ka viņš tev ir miskastē vēl 30 dienas. Recycle bin, miskastītē tu viņu 30 dienu laikā vari atjaunot. Es ceru, ka tu saprati.